Labrīt visiem no Bahamām. Šodien tāds vējiens apmācies. Perfekta diena pokaram. Tipus day 3. 5 stundas tikai gulēts, bet adrenalīns pumpēs, būs labi. Ar vakardienu, sākām 3,3 miljoniem, plāns bija spēlēt kontrolēti nedaudz, tā piesardzīgi, uzmanīgi spots izvēlēties, tā kā mēģināt tik naudās, tomēr svarīgas naudiņas lielas. Bet baigi jau neizgāja sākumā, top pāris čalim turnā sets bija, tur zaudēja banku, tad bija neatceros, top pāris pret 2 pāriem Riverā. Uz 1,8 miljonu nokritos un piesēdināja pie TV galda, par ko baigās sajūsmā nebija. Bet, tur Džeki pateica, ka līdz ITM, kad tas 4-5 stundas jāspēlē, tad es sapratu, ka man tur tādā tankā varbūt tik cieši nevajag iet. Bet es arī baigi cieši nebija. Tur trībatoja, neizgāja spoti un tā. Pie TV galda labi man sanāca diezgan veiksmīgi izsitu īso steku, tur atnāca turnāt tūzis, bet es uzskatu, es labi nospēlēju, man bija backdoor flash draw, backdoor straight draw, overpāris, fold equity kaut kāds vēl bija. Pēc tam pretinieks nolahojās, trībat banku vinnēju, lielu izsitu viņu ārā, tad TV galds diezgan labs bija, uz 3 miljoniem atkal pacēlās. Pēc tam bija totāls kārdats, es nezinu, kad es 50 no 55 rokām foldoju. Uz bubbles ilga kaut kādas 3 stundas, laikam. Bet, man tur tādi mēsli nāca, ka bija jāfoldo, bet es pat priecājos, jo man tur būtu labas rokas nākušas, es tāpat tur daudz ko gribētu foldot un ievilkt naudiņās. Tā tika naudiņās, viss ok, un tad pret Aido pirmais turnīra all-ins man bija ar dūzi 10 off, viņš ar dūzi 8 nokoloja, tādu uz robežas kolu, bet ok. Gan jau, ka bija labs, to es noturējos, tad pret Aido es ar otro pāri smuki savācu valju Riverā. Viņš pat sateltojās, nokoloja un sateltojās. Tad pārsēnē bija cita galda, tur jau man bija labs diezgan rans, bet ar otro pāri, ar trešo pāri otro pāri savācu labu valju. Vēl tur valju savāca smuki beigi labi nospēlē arī. Džeki tur iebirzās paši tā. Neko beigi arī labi nenospēlēja. Tā kā īsumā tā, šodien nedaudz ir uz average steks, 200 left, man 72 steks un cīnamies. Jau ir ideāli, cik tālu tiksim, tik būs labi.